Sadarbībā ar DNB Nordbanku tapušais projekts tika radīts brīdī, kad ekonomiskā krīze Latvijā tikko sākās. Krīzes laikā pozicionēt veiksmes stāstus un tādējādi iedvesmot Latvijas iedzīvotājus panākumiem, tāds ir projekta Latvija var mērķis. 2008. gada laikrakstā Dienas bizness un Latvijas televīzijas pirmajā kanālā tika aizsākta stāstu sērija par latviešiem, kas spējuši gūt atzinību savā nozarē un nest Latvijas vārdu pasaulē. Bet 2009. gada projekta koncepcija tika aktualizēta, lai stāstītu par cilvēkiem, kuri Latvijā ir spējuši radīt produktus, kas izpelnījušies ievērību ārpus mūsu valsts robežām. 2009. gada nogalē, saņemot Latvijas televīzijas uzaicinājumu, tika organizēts arī īpašs projekta varoņu godināšanas pasākums, kurā piedalījās Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers, Saeimas priekšsēdētājs Guntars Daudze, ministri, lielāko Latvijas uzņēmumu vadītāji un citas nozīmīgas personas. Projekta varoņu godināšanas ceremonija notika Latvijas Nacionālajā operā, un to, kā īpaši jaunajam gadam sagatavotu raidījumu, īsi pirms gadu mies pārraidīja Latvijas televīzija. 2009. gada laikā ik mēnesi palielinājās televīzijas raidījuma Latvija var auditorija. Projekta 36 raidījumus noskatījušies vairāk nekā 3 miljoni skatītāju, bet noslēguma raidījumu 31. decembrī vērojuši 178 tūkstoši. Šajā periodā Dienas bizness publicējis 23 stāstus par Latvijas veiksmīgākajiem un iedvesmojošākajiem uzņēmumiem. Mājaslapā šīs intervijas lasījuši gandrīz 70 tūkstoši iedzīvotāju. Projekta ietvaros arī 2010. gadā Praēja sabiedriskās attiecības kopā ar DNB Nordbankas ekspertiem turpina meklēt un uzrunāt potenciālos projekta dalībniekus. Producentu apvienība Labvakar gatavo raidījumu Latvija var, ko katru pirmdienas vakaru raida Latvijas televīzijas pirmais kanāls, bet žurnāla Lietišķā diena komanda turpina veidot intervijas un stāstus par uzņēmumiem un to vadītājiem.